Fakts, ka sieviete varētu domāt, ka tas ir iespēcināšana, nevis bērnu ļaunprātīga izmantošana, mani burtiski padara slimu. Ar šīm liberālajām sievietēm, kuras ir zaudējušas saprātu, kaut kas ir ļoti nepareizi. Es domāju, paskaties uz šo bērnu. Tā ir vardarbība. Mazliet apgriezies. Izskatās skaisti. Kāpēc tu tā uzvilki lakatu augšā? Kāpēc viņa vispār valkā lakatu? Paskaties, cik viņa ir laimīga. Jā, vai es varu to redzēt? Vai es varu to redzēt? Pagaidi tikai mirklīti. Es domāju, šis nabaga naivais bēdniņš ir tāds, vai es varu to redzēt? Vai es varu to redzēt? Neuztraucies. Ir atlicis tikai daži gadi, kad tavas skaistās acis vēl drīkstēs rādīt, un tavas kājas būs redzamas sabiedrībai, jo tava mamma kaut kā savā liberālajā trakumā domā, ka tas, ko viņa dara, ir spēcināšana. Aizsadzot šī bērna seju, pirms viņa vispār ir sākusi iet skolā, iespējams. Es domāju, cik viņai ir gadu. Es nezinu, jo es nevaru redzēt, bet iespējams viņa jau būtu piemērota laulībai tajā pašā politiskajā kustībā, kas uzskata, ka šāda uzvedība bērniem ir pieņemama. Tas mani padara traku. Un es pēc nepārtraukti cenšos saprast, kā liberālas sievietes, kuras atbalsta sieviešu tiesības, kas būtībā ir visa viņu platforma, kuras tic, ka mīlestība ir mīlestība un visām šīm muļķībām. Un es saku muļķības nevis tāpēc, ka es tam nepiekrītu, bet tāpēc, ka tu nevari atbalstīt saukli mīlestība ir mīlestība, un sievietes ir jāiespēcina, un vienlaikus atbalstīt politisko islāmistu teroristu režīmu, kas notiek. Tu vienkārši nevari. Un šis ir viens no pirmajiem video, ko esmu redzējusi, kas patiešām labi izskaidro, kā tas notiek. Kā sievietes var būt tik muļķīgas, ka ir gatavas kaitēt saviem bērniem, aizsedzot viņu skaistās sejas tikai tāpēc, ka viņš ir laimīgs. Es joprojām brīnos, kāpēc kreisie ir tik apsēsti ar ideoloģijas aizstāvēšanu, kas pirmā viņus sodītu ar nāvi. Demokrāti gadu desmitiem ir cīnījušies par tādām lietām kā sieviešu tiesības, bet tomēr viņi aizstāv valstis, kur sievietēm ir aizliegts apmeklēt skolu, kur notiek goda slepkavības un kur sievām nav nekādas aizsardzības. Un kur bērni tiek apsegti no galvas līdz kājām kādas skaistas reliģiskas ideoloģijas vārdā. Vai arī nav nekādas likumiskas aizsardzības pret vardarbību. Viņi vicina praida karogus katrā parādē, bet tomēr aizstāv valstis, kur homoseksualitāte tiek sodīta ar nāvi. Starp citu, tas ir daudz vairāk nekā tikai tas, ka homoseksualitāte tiek sodīta ar nāvi. Un tas ir daudz vairāk nekā tikai bērnu ļaunprātīga izmantošana. Es domāju, ja paskatās uz vadību, pašu vadību, viņu galveno personu, viņu pravieti Muhamedu, un jūs patiešām redzat, kā viņš izturējās pret bērniem. Es domāju, šīs detaļas, es nedomāju, ka mēs par to pietiekami runājam. Vienkārši paskatieties uz to uz mirkli. Tas joprojām mani mulsina. Muhameds satika savu sievu, Safiju bint Hujāju, pēc tam, kad viņš kaujā pie Haibāras sarīkoja slaktiņu viņas ciemā. Jā, tas ir ļoti romantiski. Viņš nogalināja gan viņas vīru, gan tēvu, un tad deva viņai divas izvēles – būt seksa verdzene vai pieņemt islāmu un apprecēties ar viņu. Viņa apprecējās ar viņu. Cik ilgi pēc viņas tēva un vīra nogalināšanas Muhameds gaidīja pirms pārgulēja ar viņu? 30 dienas, 7 nedēļas, 3 dienas, nākamajā dienā. Es domāju, ka tagad ir mana kārta. Es teiktu, nākamajā dienā. Es arī teikšu, nākamajā dienā. Tagad ir pagājušas 3 dienas. Labi. Kas džentlmenis? Tāds džentlmenis. Kā džentlmenis. Pirms Muhameds apprecēja Aišu, kura bija 6 gadus veca, viņš apgalvoja, ka ir saņēmis dievišķu zīmi par viņa nākotnes laulībām. Kāda bija šī zīme? A. 2 identiski sapņi, kuros eņģelis viņu atnesa viņam ietītu zīda segā. Viņš dzirdēja debesu kori ar spārnotiem eņģeļiem dziedam, kad pirmo reizi viņu ieraudzīja. Pēc tam, kad viņa viņam pasniedza ūdeni, viņš kļuva apreivis. Un tad viņam Ishāras ielajā pienāca klāt eņģelis, kurš viņam teica: laikam es sāku pirmā, jo tu esi vīrietis. Es teikšu, ka tā bija D. Ishāras ieleja. Es arī izvēlēšos D. Hershir. Viņam bija 2 identiski sapņi par eņģeli, kas kaut ko piegādā. Lai nu kā. Šī jēga ir tāda pati. Būtībā tev burtiski ir vīrietis, kurš ir pirmais. Viņš aprec šo sievieti pēc tam, kad ir nogalinājis viņas tēvu un vīru. Un tad pēc 3 dienām guļ ar viņu. Un tad viņam ir 6 gadus veca meitene, kuru viņš nolemj apprecēt savu reliģisko uzskatu vai sapņu vai kāda cita iemesla dēļ. 6 gadus veca meitene. Šāda uzvedība tiek atdarināta, jo viss, ko viņš darīja, bija skaists un brīnišķīgs. Tas, ka viņš noslapkavoja šīs sievietes sievu, vīru un tēvu, nav svarīgi. Un šī ir tā ideoloģija, ko liberālās sievietes slavē kā skaistu, brīnišķīgu, padevīgu. Tas patiešām nepārtraukti mani pārsteidz. Tātad, kas tieši progresīvajai kreisajai un šiem islamistiem ir kopīgs? Labs jautājums. Virspusēji skatoties, viņi burtiski ne par ko nepiekrīt, izņemot vienu lietu. Viņiem ir kopīgs ienaidnieks, un tas ir rietumi.
Un lieta ir tāda, ka neviens no viņiem nevar uzbūvēt to, ko vēlas, kamēr rietumi vēl pastāv. Tāpēc viņi kaut kādā ziņā sadarbojas, lai vispirms to sagrautu un pārējo izdomātu vēlāk. Marksists domā, ka viņš izmanto islamistu, lai paveiktu smago darbu. Noderīgie idioti balso par viņiem, dod viņiem tribīni, aizstāv viņus un atmazgā katru zvērību kā pretošanos. Atkal fakts, ka jums ir kopīgs ienaidnieks, nekādā veidā neattaisno to, ka jūsu ienaidnieks ir pret visu, kam jūs ticat. Tas vienkārši ir. Tas ir visu laiku stulbākais arguments. Tas ir saprotami, jo visi galēji kreisie un visi galēji labējie ir ar zemu IQ. Jo cilvēki, kuri spēj domāt paši, uz to nekad neuzķertos. Bet pats fakts, ka tu vari domāt, ka esi geju tiesību un sieviešu tiesību aizstāve un tā tālāk, un tomēr atbalstīt šos cilvēkus tikai tāpēc, ka tu ienīsti rietumus. Starp citu, tieši rietumi ir bijuši tie, kas visvairāk ir aizstāvējuši un virzījuši tavas vērtības - sieviešu tiesības, geju tiesības un tā tālāk. Tas vienkārši ir tik muļķīgi, es domāju. Tas burtiski ir neizmērojams stulbums. Un tas, kas viņus sagaida, kad darbs būs paveikts, ir kaut kas, ko vēsture mums jau ir parādījusi - Irāna. 1977. gadā marksisti un islamisti apvienojās, lai gāztu šahu. Jā, Tiklīdz viņi uzvarēja, islamisti izpildīja nāves sodu katram kreisajam, kurš palīdzēja viņiem gāzt varu. Nē. Ieslodzīti, spīdzināti vai pazuduši. nē. Kreisie viņiem nodeva revolūciju un par to saņēma lodi. Bet šeit viņi to nevar izdarīt, jo neviens nemirst badā. Sociālistiskajām revolūcijām ir vajadzīga izmisība. Vai nu bats, vai slimības, bet tā nav Amerika. Tāpēc viņiem vajag citu stratēģiju. Jo lūk, ko pa šo laiku ir darījuši kreisie. Viņi ir kļuvuši par atmazgāšanas mehānismu. Un ar to es domāju, ka rietumi dabiski nepieņems ideoloģiju, kas ir atklāti neiecietīga. Mēs esam iecietīga sabiedrība, kas ir gan mūsu vājums, gan spēks. Tā katru reizi, kad notiek teroristu uzbrukums, tas tiek pasniegts kā pretošanās akts. Katrs laktiņš kļūst par dabisku reakciju uz imperialismu, kolonialismu vai ko citu. Viņi neaizstāv šo ideoloģiju tieši, viņi vienkārši liek šausmīgajiem notikumiem šķist saprotamiem jums. Atkal un atkal, līdz tava morālā izpratne mainās, pašam to nemanot. Viņi liek tev noticēt, ka labi pretošanās vārdā ir pilnīgi pieņemami uzspridzināt cilvēkus vai šaut uz viņiem vai, zini, darīt visas šīs lietas. Atkal, ironija ir tāda, ka tieši kreisie ir tie, kas ir ļoti pret ieročiem. Bet tas ir pieņemami, ja tu esi ideoloģiski, tas burtiski tam visam nav nekādas jēgas, tas patiesībā ir neticami. KGB dezertieris Jurijs Bezmenovs to sauca par demoralizāciju. Tev nav jāuzvar revolūcija, ja tu vari panākt, ka cilvēki paši atsakās no savām vērtībām. Tas sākas ar to, ka nogalināt civiliedzīvotājus ir nepareizi. Tad tas pārvēršas par jautājumu, vai tie civiliedzīvotāji patiešām bija nevainīgi, ņemot vērā koloniālisma vēsturi. Tev nav vajadzīga islāma iekarošana ar spēku, ja tu vari to ielaist iekšā, apelējot pie līdzjūtības. Un kreisie būs pēdējie, kas sapratīs, ko viņi palīdzēja uzbūvēt, līdz brīdim, kad viņi būs pirmie, kas nonāks pie sienas. Es domāju, burtiski jūs to redzēsiet. Tas ir kā sava veida iespēcināšana liberālam motāristam, kurš tam ir noticējis. Tas vienkārši ir pretīgi. Jūs zināt, tas, ko mēs tikko redzējām, ir pilnīga taisnība. Mēs visi zinām šī stāsta beigas. Mēs visi zinām, ka musulmaņi vienkārši izmanto kreisos. Un kad viņi dabūs to, ko vēlas, kad viņi iegūs politisko varu, viņi atmetīs kreisos. Un mēs visi zinām, kas notiks tālāk. Es to nesaukšu vārdā, bet lieta ir tāda, ka tik daudzi musulmaņi atklāti izklāsta šo plānu. Viņi saka, ka izmanto kreisos, bet kreisie kaut kādu iemeslu dēļ to nespēja saskatīt. Lūk, viens no viņiem šeit. Viņi to saka, un kreisie upurē savus bērnus uz šā altāra. Tas ir tas, kas ir tik neprātīgi šajā visā. Tu domā, ka tajā brīdī, kad tev piedzimst bērns, tu iegūsti kaut kādu morālu skaidrību, ka tev būtu jāaizstāv un jāpasargā šis bērns, bet nē. Amerikā mums ir politiskie kreisie. Tie ir progresīvie kreisie. Kā tu zini, tā ir seksuāli liberāla. Un šī politiskā kustība šķiet dīvaini sabiedrota ar radikālo islāmu. Vai tu vari to izskaidrot? Kad es biju ekstrēmists, islāmists, fundamentālists, es balsoju tikai par kreisajiem. Kāpēc tā? Es viņus uzskatīju par ļoti muļķīgiem. Es baidītos no konservatīvajiem, jo viņiem ir principi. Tāds nav cilvēks, kuru var izskalot smadzenes. Bet es zinu, ka kreisajiem sākotnēji nav ne vērtību, ne principu.
Es izaicinu tevi atrast kaut vienu islāmistu, ekstrēmistu, kurš balsotu par Donaldu Trumpu. Nekad to nedarīt. Tas nozīmē, ka viņu balss nonāk pie kreisā, kurš grib skraidīt apkārt praida parādēs. Un islāmistu ekstrēmisti ir pret gejiem, homoseksuāļiem un transpersonām. Bet viņi grib, lai kreisie ar to nodarbojās. Viņi to vēlas. Ejiet, runājiet par klimatu. Ejiet, runājiet par abortiem. Jūs stulbās govis, vienkārši ejiet, cilvēki, vienkārši ejiet. Vienkārši ejiet, jūs idioti. Vienkārši nobalsojiet par mums. Jūs esat tik aprobežoti, ka neredzat, kā ar to ir problēma. Vienkārši lieliski. Mēs gribam, lai jūs esat pie politiskās varas. Es domāju, tas ir apkaunojoši. Tas patiešām ir apkaunojoši. Un es beigšu šo J.K. Rowlingas tvītu, jo, manuprāt, tas ļoti labi atspoguļo visu šo tēmu. Jo bezjēdzīgāks un acīm redzamāk absurds ir uzskats, jo vairāk cilvēku, kas tam tic vai izliekas ticam, pretojas atzīšanai. Pazemojuma iespējamība pieaug tiešā proporcijā tam, cik smieklīgi ir tas, ko viņi publiski pieņēmuši. Viņi neredz citu izvēli, kā tikai pastiprināt savu nostāju. Un šī ir iemesls, kāpēc islamisti pastiprina savu nostāju. Nē, ne islamisti. Kreisā un labējā spārna zema IQ indivīdi pastiprina savu nostāju. Viņi turpina atbalstīt, jo tas ir tik acīm redzami, ka būtībā tas ir kā liels zema IQ tetovējums uz viņu pierēm. Neticami. Paldies par uzmanību šim jautājumam!